Pagājušajā nedēļā bija ļoti slavens raidījums, kas notiek Latvijā. Jānis Domburs un kas notiek Latvijā komanda atgriezās un uzreiz uzaicināja eksperts un premjerministru Eviku Siliņu, lai padiskutētu par valsts budžetu. Un tur bija tāds ļoti zīmīgs mirklis. Kaspars Gorkšs teica, mums ir lielākais parāds Baltijas valstīs. Visas šīs tendences liecina par to, ka būtu jāsamazina budžeta deficīts. Uz ko koalīcijas partijas progresīvie Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Šuvājevs teica, mums nav nevienas pazīmes, ka valsts dzīvot pār saviem līdzekļiem. Ja visos rādītājos iedegās sarkanā gaismiņa, ka ir slikti, pāri līdzekļiem, visa valsts budžeta politika vienotības priekšgalā virzās uz nekurienu, tad šķietam kompetenta persona, Saeimas frakcijas vadītājs no partijas progresīvie, vienkārši atsakās to redzam un saka, nē, tā lampiņa, kas tur iedegusies, tā nav sarkana, tā ir zaļa. Viss ir kārtībā, turpinam kā līdz šim. Laika mainās, bet jautājums, kā mīl teikt Jānis Domburs, paliek, kas notiek Latvijā?